šodien savā dzimšanas dienā piecēlos ar nedaudz skumīgu noskaņojumu. Un kā vienmēr dzimšanas dienas ir tādi atskaites punkti, kad tu pārdomā, kas ir noticis šajā gadā, ko tu vēlētos. Jā, ko tu vēlētos. Skumīgi tādēļ, kad šajā pēdējā laikā es sapratu, ka īstā piedzimšana ir tikai priekšā. Jo mēs piedzimstam caur miesu. Jā, mēs piedzimstam caur miesu, jā, mums ir dvēselīte, bet mēs vairāk dzīvojam miesai. Un es to saprotu, kad es dzirdēju. Man teica, kādēļ tu kalpo savam ķermenim, nevis ķermenis tev. Jo tad, kad es saskāros ar ļoti smagām diagnozēm pirms vairākiem gadiem, un, protams, kad tika darīts viss, lai šīs diagnozes apstādinātu, bet tāpat tās cilvēks, vai nu viņam ir diagnozes vai nav, vairāk vai mazāk viņš kalpo savam ķermenim. Vai nu pārmērīgi viņu uzpasējot, kā pieņemsim, man tagad ir tāds periods, ka nedod Dievs pa labi, pa kreisi, lai tikai nav atpakaļ tās diagnozes un nav atpakaļ tā sliktā pašsajūta, kas no viņām bija. Vai arī tieši otādāk cilvēks kalpo tikai grēkiem. Tātad tas ir alkohols, cigaretes, narkotikas, miesas kāre, un arī kalpo ķermenim. Ja? Tātad abās pusēs mēs kalpojam savam ķermenim, nevis ķermenis mums. Un cilvēki no tā ļoti, ļoti piekūst. Jā, es gan jau, ka varbūt kāds nesapratīs, par ko es šeit runāju, bet es zinu, ka kāds sapratīs. Nu, lūk, un tā īstā piedzimšana ir garā, ka tu vairs nekalposi ne miesas kārei, ne pārmērīgai veselības uzlabošanai, ja, ka ķermenis sāks kalpot tev, bet tad ir jāpiedzimst garā. Un tādēļ šajā dzimšanas dienā tā ir droši vien, kad nav tādu vēlmju, kā būt tuvāk Jēzum. Jo tikai caur Jēzu mēs varam piedzimt garā un lūgt viņam šo piedzimšanu. Un tas var notikt 40 gados, 60, 25, kad mēs pārdzimstam garā. Tādēļ, ja es zinu, ka Jēzus ir pie manīm, es zinu, ka Jēzus mani mīl. Un viņš ir blakus. Viņš visiem ir blakus. Ja tu viņu sauc, ja tu pazemīgi noliec galvu viņa priekšā, mīlestības pilns, pazemības pilns. Viņš ir visiem. Viņš ir priekš mums. Tikai cik cilvēki viņu sauc patiesi, bez reliģiskās nots. Un jā, tā kā manas pateicības asaras bija paldies. Man jau īstenībā viss ir dots. Viss ir dots. Jo es vienmēr esmu pasargāta. Vienmēr, lai kādi tumši posmi manā dzīvē ir bijuši, starp nāvis un dzīvības robežas esmu staigājusi. Vienkārši, jā, tur grāmata jāraksta ir, lai nosauktu vai pieminētu visus tos mirkļus, kad tieši Jēzus ir atnācis un izglābis mani. Tikai es neesmu to tajā mirklī apjautus, jo mēs vienmēr skam Dievs palīdzi, ja, bet
caur Jēzu. Jā, tas tāpat notiek tikai caur Jēzu. Tā kā es esmu pateicīga, ka šajā manā dzimšanas dienā varbūt es pamodos ar tādu skumīgu noskaņojumu, drīzāk tādu melanholisku, skumīgu un daudz savādāku sajūtu, kā parasti dzimšanas dienās ir, jo es viņu tādu kā baigo dzimšanas dienu neuzskatu. Jā, un ar lielu pateicību. Tā kā tā mīļie brāļi un māsas. Mums ir viens labākais draugs. Un ja ir kāds, no kā ņemt piemēru, tad tas ir Jēzus priekš manī. Jā, nav citu elku, nav citu cilvēku. Jā, viss viņam.